Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji, šajā vakarā. Pulkstenis jau rāda bez 2 minūtēm, no tikpat kā 9. Tā kā runāsim šī vakara tēmu arī šajā vakarā. Pirms tam, kā jau parasti, pielūgsim debesu Tēvu. Tiešām paldies Tev, mīļie debesu Tēvs, par šo vakaru, kuru Tu atkal esi mums devis. Tiešām, Kungs, izlies par katru. Arī šajā vakarā, Dievs, tiešām es lūdzu, izlies, palīdzi, tiešām, Kungs, katram, svētī mūs katru. Un tiešām, Dievs, vadi mūs katru. Tiešām, Dievs, uzrunā mūs katru, Kungs, tiešām, māci mūs katru. Un tiešām, Kungs, svētī katru Tavu bērnu, Dievs, un tiešām īpaši izlies par katru, vadi katru, māci katru. Tiešām, Dievs, lai Tev slava, lai Tev tiešām pateicība, tiešām par visu, ka arī mēs varam būt šajā vakarā kopā, kad arī mēs varam runāt par Tavu vārdu. Dievs tiešām izlies, svētī, māci mūs katru, Tava vārda patiesībā, Kungs, lai mēs tiešām meklējam Tevi ik brīdi, pastāvīgi, lai mēs tiešām ilgotos savā dzīvē pēc Tevis, lai mēs tiešām gribētu iepazīt Tevi vēl vairāk savā dzīvē, uz ko Tu arī katru mūs māci, Kungs, tiešām, lai mēs iepazītu Tevi, lai mēs iepazītu Tevi kā glābēju. Kungs, tiešām svētī, māci ikvienu Tavu bērnu, Kungs, lai mēs meklētu, lai mēs tiešām klausītos uz Tevi, uz to, uz ko Tu mūs katru māci, uz ko Tu mūs katru vadi, lai mēs tiešām paļaujamies uz Tevi, uz Tavu vienīgo, patieso un žēlstības pilno vārdu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tā kā saku visiem labvakar, lai Dievs svētī vēl vairāk jūs šajā vakarā, kad jūs esiet kopā un klausieties arī šī vakara uzrunu. Dievu vārdu. Tas ir kaut kas vairāk, nevis tikai vienkārši uzruna, bet tas ir dzīvības pilnais un patiesais Dieva vārds, kas piepilda mūsu dzīves un mūsu sirdis. Lasīšu arī no Jāņa 1. vēstules, no 1. nodaļas, no 5. līdz 10. pantam, šajā 1. daļā, un pēc tam tālāk runāsim jau iepriekšējās nedēļas aizsākto tēmu Kristus visa centrā, bet tagad ne par to. Jāņa evaņģēlijas 1. vēstule, 1. nodaļa, no 5. līdz 10. pantam. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši, un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaisma, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla, Jēzus Kristus, asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdu nemājo mūsos. Āmen, tiešām tāds bija šī vakara lasījums no 1. Jāņa vēstules, no 1. nodaļas, no 5. līdz 10. pantam. Kā jau tiek teikts, nodaļas virsraksts no 5. tēma Dievs ir gaisma. Kas arī liek domāt mums, vai mēs tiešām esam patiesi Dieva bērni, un vai mēs tiešām dzīvojam šajā Dieva dotajā gaismā, ja kā var pateikt savādāk, vai mēs tiešām dzīvojam tajā ceļā, kurā Dievs ir katru mūs ielicis, jo kā Dievs saka, ka viņš to gaismu
sūta tālāk, viņš šo gaismu ieliek mūsos, lai mēs šo gaismu varētu nest tālāk ikvienam, kas grib šo gaismu uzņemt sevī, un pēc tam, lai arī šo gaismu nestu tālāk, tā kā ļoti svarīgi ik viens, lai nestu šo gaismu tālāk. Kā jau tiek teikts, Dievs ir gaisma, un viņā nav it nekādas tumsības, viņš ir pilnīgs, uz ko arī mums ir jātiecas katram, lai arī mēs varētu būt pilnīgi, tīri, nomazgāti no grēka sārņiem, lai mēs arī varētu būt tīri, patiesi Dieva priekšā, lai mēs arī varētu skatīt šo Dieva žēlstību, Dieva mīlestību, uz brīdi, pastāvīgi, lai mēs beidzot savas acis atvērtu vaļā, nevis aizvērtu cieta, bet lai mēs beidzot katrs savas acis atdarītu, atvērtu, lai mēs tiešām redzētu šo Dieva doto gaismu, šo Dieva doto žēlstību, kuru Dievs ir tiešām devis, lai mēs redzētu to ieprieku, to žēlstību, ar kādu Dievs nāk pie mums katra, ar to patieso, vienīgo gaismu, ar pilnību pie mums, un cik mēs esam pilnīgi ar savu dzīvi. Tiešām tas liek uz kaut ko domāt, kad mēs meklējam par maz Dievu, kad mēs esam aizņemti ar savu ikdienas steigu, ar savu ikdienas darbiem, darīšanām, ka mēs neredzam un ka mēs arī nevarēsim ieraudzīt savā ikdienas steigā šo Dieva žēlstību, šo Dieva gaismu. Varbūt liekas, Dievs jau mani vadīs, protams, Dievs tev vadīs, protams, viņš tev vadīs, arī tavā ikdienas steigā, varbūt, ja tu izdarīsi kādu kļūdu, viņš tev to norādīs, tas tev liks kaut ko saprast, izvērtēt tavā dzīvē, jā, protams, tā ir, un tā arī būs, bet ka mēs nevarēsim piedzīvot šo Dieva pārplūstošo, šo Dieva žēlstību, ja mēs paši skriesim uz savu galvu, ja mēs skriesim vienmēr savā ikdienas steigā, un ja mēs tiešām neskatīsimies uz Jēzu, uz to, ka viņš uzņēmās mūsu grēkus, ka Jēzus uzņēmās mūsu grēkus, un ka Dievs jau caur Jēzu sūtīja gaismu pasaulē, caur savu dēlu Jēzu Kristu, kas ienesa šajā pasaulē gaismu, svētību, piedošanu, grēku piedošanu, kas nāca caur un tikai caur Jēzu Kristu, ja mēs paļaujamies, ja mēs uzticamies vienīgi Jēzum Kristum, caur kuru mums nāk piedošana un caur kuru mēs arī varam ieraudzīt žēlstību un vēlreiz žēlstību. Tātad Dievs ir pasaules gaisma, kas spīd un kad grib iespīdēt ikviena sirdī, kas to uzņem sevī. Tā kā mums ir svarīgi atvērt savas sirdis, atvērt savu garu, savas acis beidzot atvērt vaļā, pamosties no šīs garīgās naudas, kā jau es runāju otro reizi, ka mums ir jāiziet no savas komforta zonas, no savas mīļās, jaukās, siltās vietas, un tad arī mums ir jāpamožās
varbūt pārnestā nozīmē no savas siltās, jaukās gultas pamosties augšā, negulēt tur visu dienu gultā, vai tik forši atnākt no darba mājās, ielīst gultā, pagulēt un beigās noguli visu vakaru un bībeli lasīt neesi. Tā arī dažreiz notiek. Un tad Dievs tiešām māca, lai mēs pamožamies no savas garīgās snaudas un lai tiešām meklējam viņu, viņa patvērumu ikdienas, ik brīdi un pastāvīgi, kas liek mums katram uz kaut ko domāt, cik daudz mēs viņu meklējam. Un nevis tikai gaismu uzņem sevī, bet to arī nes tālāk. Kā jau tiek teikt arī Dieva vārdā, bet lai gaisma spīd ļaužu priekšā, lai mēs spīdētu, lai mēs nestu šo gaismu ļaužu priekšā, lai mēs liecinātu par Dieva varenajiem darbiem, par Dieva žēlstību, lai mēs nestu šo gaismu, šo Dieva patieso gaismu tālāk, ļaužu sirdīs, ļaužu dzīvēs, kas ir ļoti būtiski. Jo mums ir svarīgi, lai mēs iededzinātu ikvienu sirdi. Tāpēc sekosim Dievam un viņa spožajai gaismai, kas ved mūsu uz dzīvību, un nesekosim tumsai, kas ved uz pazušanu. Tā kā tik ir ļoti svarīgi, lai mēs tuvotos, lai mēs meklētu vienīgo patieso gaismu, kas ir Dieva vārdā. Jo Dievs ir gaisma, viņā nav it nekādas tumsības. Bet ko mēs vēl gaidām? Ko mēs vēl gaidām? Tiešām meklēt viņu, viņa gaismu, viņa patieso dzīvības pilno gaismu. Un kā jau Dievs katram dod mums brīvu izvēli, viņš neko nevienam neuzspiež. Tā kā, ja tu nevēlies Dievu savā dzīvē, ok, ej šo pretējo ceļu. Tā kā un būs tev jāsastopas ar tumsu, bet ja tu tiešām ies ar Dievu, tad tev pretī nāks spoža gaisma, saulaina spoža gaisma, kuru tu redzēsi savā vaigā. Dzīvo gaismā sadraudzībā ar Dievu, ar saviem tuvākiem. Tā kā arī ļoti svarīgi ir, lai mēs dzīvotu gaismā sadraudzībā arī ar Dievu, ar saviem tuvākajiem, brāļiem un māsām. Un lai mēs arī mīlētu viens otru. Tikai tad Dievs varēs darboties pie tevis vēl vairāk, pie tava tuvākā sirdīm, ja mēs mīlēsim viens otru, nevis ka kritizētu savu brāli, savu māsu, oi tu šitāds, tā un šitā, bet ka tu tiešām pieņem viņa mīlestībā, žēlstībā. Kaut gan citreiz mēri trūkst, kaut gan citreiz sirds ir pilna, nezini, ko darīt, ko iesākt. Ka citreiz pat iesājam savus brāļus, savus māsas, aizejam uz draudzi. Un pēc tam nezinu, ko paši daram. Nevis tikai draudzē, ikdienā, ka mēs aprunājam viens otru. Vai nav tā? Teiksties runāja nepareizi. Ja runāja kaut ko nepareizi, tā kā variet rakstīt, variet teikt, ja kāds kaut ko saredz nepareizi. Bet liekas, ka Dievs
caur mani runā ļoti pareizi, ka visiem mums pie tā ir jāstrādā, ka mēs katrs kaut kur klūpam, krītam, neviens neesam perfekti un nebūsim perfekti. Tikai Dievs var nākt un izmainīt mūsu sirdis un arī dot šo pilnību, pēc kura mums ir jāmeklē savā dzīvē tā kā pilnība. Tiešām pāri par visu uzticēties, paļauties uz Dievu, lai arī Dievs var nākt un mūs šķīstīt, atbrīvot arī no grēka, no šī grēka, lai mēs būtu brīvi no šīs samaitātās ļaunās pasaules, kur grēks valda visapkārt. Sākot jau ar to, ka mēs apgrēkojamies ar savām domām, ar saviem vārdiem, ar savu muti. Kurš var pateikt, ka tavā dzīvē tā nav? Nezinu, citreiz nākās tā smagi vilties, smagi krist jau grēkā ar saviem vārdiem, ar savu mēli. Jau pietiek ar vienu vārdu, ko tu izsaki no savas mutis, tad viens vārds daudz nozīmē otram. Vai tā ir svētība, vai tas ir lamu vārds, vai kaut kas pretējs laipnībai vai kaut kam citam. Tā kā svarīgi ir atbrīvot savu sirdi, savu dzīvi, lai tiešām, lai tur varētu iespīdēt Dieva spožā gaisma, Dieva žēlstība, lai mēs tiešām redzētu šo Dieva mīlestību, lai mēs tiešām varētu redzēt šo Dieva mīlestību un lai tiešām tur varētu Dievs iesakņoties un vēlreiz iesakņoties. Lai mēs pamostos reāli no savas snaudošās dzīves. Dievs deva vārdu pamosties. Tā kā pamodies arī tad. Šajā vakarā pamodies, ja tu vēl guli savā garīgajā prātā. Pamodies, atver savu sirdi, lūkojies uz Kristu, lūkojies uz viņa žēlstību, lūkojies uz viņa piedošanu, lūkojies, neguli. Jo Dievs tiešām grib tevi šķīstīt, viņš grib tevi atbrīvot no grēka. Jo tev tiek dota brīvība, mums visiem tiek dota brīvība, un tā ir apsolīta. Caur Jēzu Kristus nopelnu pie krusta Golgotā, caur to mums tiek dota brīvība. Par ko mums vēl gaidīt? Kā jau teicu, šovakar ir šis vakars. Šovakar ir tā diena, kad tu vari izšķirties. Vai nu ar Dievu dzīvosi, vai bez Dieva. Ir divas izvēles. Un tur nav ilgi ko domāt. Vai nu jā, vai nu nē. Divi ceļi nav, un nekad divi ceļi nebūs. Vai nu viens, vai nu otrs. Vai nu kreisā puse, vai nu labā puse. Tā kā vidus nav un nebūs. Un tiešām atver savu sirdi un tiešām atsaucies Dieva mīlestībai un seko gaismai. Vienkārši sirds jau tā ir pilna, ka es nebiju nemaz tik ilgi domājis runāt šajā pirmajā daļā. Skatos jau 20 minūtes būs norunātas, tā kā tiešām jūtu Dieva vadību, Dieva žēlstību, ka es varu runāt, ka Dievs man ir devis runāt. Tad varbūt vēl kavēsimies pie šī vārda un pat otru vārdu, kas bija domāt vēl runāt, redzēsim, vai sanāk šajā vakarā, bet Dievs tiešām grib kaut ko darīt ar šo vārdu, kuru viņš jau ir devis mums, lai mēs pamožamies, lai mēs tiešām
atveram savas acis, lai mēs tiešām lūkojamies uz Dievu vārdu. Sirds ir tiešām pilna. Sāk jau asaras tiešām acīs nākt tiešām Dieva piepildījuma, Dieva žēlstība, tā ir varena. Tā kā var jūs Dieva vadību šajā vakarā. Tiešām pamosties, lūkoties uz Jēzu Kristu. Tāpēc izvēlies, vai nu pieņemt viņu, vai nu arī to visu noraidīt. Un palaist visu vējā. Ko ir ļoti viegli izdarīt. Pateikt visam čau, pateikt visam nē. Un dzīvot grēkā, dzīvot ļaunumā, tas ir tik viegli. Un velns priecāsies, oi kā priecāsies par tevi. Bet tagad es tā jūtu, ka viņš vienkārši skrien projām. Vienkārši skrien no mums projām. Un lai tā arī notiek Jēzus vārdā. Lai skrien projām. Lai mums tiešām nāk brīvība. Tāpēc tiešām paļaujies, uzticies, jo Jēzus Kristus ir par visu samaksājis. Jēzus Kristus ir par visu samaksājis. Tev ir piedot. Tev ir piedot. Ko vēl gaidīt? Ko vēl gaidīt? Kādu dāvanu vēl gaidīt? Kas tev vēl iedos labāku dāvanu? Tavs draugs, dzimšanas dienas dāvana, vārdu dienas dāvana, kāzu dienas dāvana. Protams, arī tās ir labas dāvanas, bet ne jau tās mums dod mūžīgo dzīvību. Ko vēl labāku mēs varam gaidīt, kā pateikt Jēzum jā, tagad, saki viņam jā. Ja tu vienkārši jūti savā sirdī šo mudinājumu, atsaukties pilnīgi jau šovakar. Varbūt tu paļaujies Dievam, bet varbūt tu esi pakritis savā ticības dzīvē. Varbūt vienkārši tu esi pakritis, paslīdējis. Varbūt tev ir paslīdējusi kāja uz kādu pusi. Saki vienkārši ar saviem vārdiem, piedod Tēvs, piedod man visu to. Es gribu tevi savā dzīvē. Es saku tev jā. Saki ar saviem vārdiem. Jā un āmen. Jēzus vārdā. Tāpēc paļaujies, uzticies, jo Jēzus Kristus par visu samaksājis. Viss ir samaksāts. Mums ir piedot. Ko vēl gaidīt? Tāpēc pieņem to žēlastību, kas tika dota tev. Pieņem šo Dieva doto žēlastību, kas tika dota tev, un vēlreiz tev un man, visiem. Dievs mums dod savu žēlastību. Ko vēl gaidīt? Vienkārši saki kaut vienu teikumu. Jēzu, es vēlos tevi savā dzīvē. Jēzu, es vēlos tevi savā dzīvē. Jēzu, piedod man visu. Piedod. Nāc un šķīstī mani. Paldies, ka tu samaksāji par mani. Paldies. Vienkārši saki kaut vai 3 teikumus. Ko vēl gaidīt? Kā jau tiek 8. pantā, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Tā kā neviens mēs neesam bez grēka, neviens mēs neesam nekādi pareizie, gudrie, bet ka visiem mums ir vajadzīga Dieva žēlstība, kura tiešām jau ir dota,
ka mēs tiešām varam skatīt arī Jēzu vaigu vaigā, un ka būs tā diena, kad mēs to tiešām varēsim skatīt un ar viņu satikties. Kā jau es te uzdevu jautājumu, vai tu esi gatavs tam? Vai tu esi gatavs tam? Satikties ar Jēzu vaigu vaigā. Tiešām neviens mēs neesam bez grēka, tāpēc paļaujies uz Dievu, lai Dievs sūta savu svēto garu, kas lai mums uzrāda mūsu vainas un vājības, un lai mēs no tām būtu atbrīvoti. Galvenais ir uzticēties. Ko vēl gaidīt? Lai nāk šis svētais gars, lai nāk, lai viņš tiešām mums parāda visu to, ko mēs darām nepareizi. Kas arī nāk, kas arī parāda mums mūsu vājības, mūsu nepilnības, kas arī norāda uz mūsu grēku, uz mūsu vainām. Un kā jau tiek teikt 9. pantā, 1. Jāņa 1.9, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Tā kā, dārgais radio klausītāji, dārgais brāl, dārgais māsa, un ja tu arī klausīsies šo ierakstu atkārtojumu, tad arī tiešām tas arī tiek attiecināt uz tevi, nevis tikai uz radio vakara klausītājiem, bet arī uz tevi ieraksta klausītāji. Tiešām izvērtē savu dzīvi, izvērtē, kā tu esi savā dzīvē, un ja tev tiešām ir grēka, ja tev tiešām kādi grēki tavā dzīvē slēpjas, tiešām lūdzu, lai Dievs tev parāda visu to, ko tu dari nepareizi, lai viņš tev parāda, lai viņš tevi parāda, lai viņš tevi šķīstīra, lai viņš tev apgaismo, un kā jau tiek teikt, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisnīgs, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. O, slāva Dievam! Tāpēc atzīsti savas vainas, atzīsti savas nepilnības un visus grēkus, un tu būsi brīvs. Dievs tevi darīs jaunu, un tu varēsi dzīvot jaunu, uzvaras svētībām, bagātu, uzvaras pilnu dzīvi, cik brīnišķīgs salikt teikums, un tu varēsi dzīvot jaunu, svētībām, bagātu, uzvaras pilnu dzīvi. Tu apsola Dievs, nevis es, bet tu apsola Dievs, ka tu varēsi dzīvot jaunu, svētībām, bagātu, uzvaras pilnu dzīvi. Tik brīnišķīgs patiesība. Kā jau tiek teikts, un ko arī apsola Dieva vārds, ka tev būs šī jaunā, svētībām, bagāta, uzvaras pilnā dzīve. Un lai tiešām, lai tas kungs mums palīdz, ka mēs tiešām turamies vienīgi pie Dieva, patiesības pie Jēzus Kristus. Jo tiešām novēlu katram, lai mēs turamies, lai tu tiešām turies pie patiesās gaismas, pie patiesā glābēja, Jēzus Kristus, kunga, ķēniņa, halleluja. Un tiešām paldies Tev, debes Tevs, par šo vakaru, kungs, ka tiešām runāji īpaši Tev mums arī šajā vakarā, Dievs, ka Tu tiešām runāji, ka mēs tiešām varam atvērt Tev savas sirdis, kungs, tiešām svētī mūs katru, kungs, tiešām uzrunā uz mums katru, tieši kungs tiešām runā, kungs, tiešām aizskar katru Tava bērnu sirdi, Dievs, tiešām runā arī tagad uz klausītāju sirdīm, kungs, kas klausās, vai nu tagad ētera tiešraidē, vai arī atkārtojumā klausīsies, kungs, runā uz katru Tava bērnu sirdīm, kungs, runā, piepildi. Tiešām, kungs, lai mēs redzam šo patieso gaismu, lai mēs redzam patieso glābēju Tevi, Jēzu, kas tiešām paņēma mūsu vājības, mūsu grēku, kas tiešām mīra par mums, kungs. Pateicība Tev par to, pateicība par Tev žēlstību, par Tev ieprieci, kungs. Es lūdzu svētī,
svētī. Svētī šo vakaru, kungs, izlijies par katru tavu klausītāju, kungs. Lai nav vienkārši, ka mēs sanākam kopā, nosēžam šīs 3 stundas vai vairāk vai mazāk, kungs, bet ka šis laiks mums kaut ko dod, ka šis laiks mums vienkārši kaut ko dod, kādu saprašanu, kādu rezultātu, kungs. Mēs lūdam pēc tā, mēs gaidām uz to, kungs svētī, apgaismo mūs. Tavā vārdā, tava kunga Jēzus Kristus vārdā, mēs to lūdzam un sakam, visi klausītāji, visi tavi bērni, uz tavu vārdu, Jēzus Kristus vārdā, āmen, āmen. Slāva tev, kungs, slāva!